Mēs, makšķernieki, esam apkrāvušies ar digitālajām tehnoloģijām, grafīta kātiem, eholotēm, ar kurām varētu uzbraukt mēnesī. Mums liekas, ka mēs esam sasnieguši visu dabas virsotni. Bet Latvijā ir tāds ezers, kur krūmos vienkārši sēž pīli un dēj olas, un tu, makšķernieks, pusvasaru sēdi krastā. Un tas ezers ir Engures ezers, kur tikai no 20. jūnija var sākt makšķerēt. Skaisti. Forši tāda zaļa. Jā. Esam ciemos pie laivu bāzes Pīlēni, kāda gan sakritība pie Oskara. Saka, Oskar, tā, kas tad bija tajā 20. jūlija rītā? Kas šeit darījās? Kā jau atklāšanā. Pats cilvēku gaida to brīdi, īpaši Engures ezers, kurš tiek atvērts pusotru mēnesi vēlāk nekā cits ūdens tilpums. Ja citur var 1. maijā, tad mums jau tas pusotrs mēnesis ir jāciešās, kaut gan gribās jau ļoti braukt. Un tad jau ir tā, ka mašīnas nav kur nolikt, laivas viss ir aizņemts. Un te ir plus tāds, kad drīkst braukt ar savām laivām, tad iedomājies, viss šīs laivas ir ūdenī un plus vēl tikpat daudz atbraukt ar savām laivām. Un tad uz ūdeni, kad tu iebrauc, ja tu stundu vēlāk esi atbraucis par pārējiem, tad tu saproti, ka tev īsti nav ko darīt. 4 neesi klāt, tad var teikt, 6 ir pa vēlu. Tu teici, ka pie tevis var pat arī ar savu laivu šobrīd braukt, jā? Cilvēks var atbraukt ar savu laivu, ja negrib īrēt bāzes laivu. Jo daudz jau ir iekārtojuši savus laiviņus, un viņam jau, protams, visas ērtības, viss ir savā laivā. Un tādā ziņā te ir plus, ka tu var atbraukt, nolikt mašīnu, piekabīt un ielaist savu laivu un viss, un brauc. Un tev par to pat nav jāmaksā. Jā? Nē, tu brauc, te ir publiskai pieejamībai domāt vieta, kad jebkurš var atbraukt un atpūsties te. Vēl pasaki tā, cilvēkiem, kas tomēr izdomā laist savu laivu, kāds būtu tas jāņem vērā. Tu tomēr droši vien, kad baigo jahtu, jo mēs te nevaram iebraukt. Kas būtu jāņem vērā? Jā, jārēķinās to, kad šeit no slipka laiž iekšā šī raktā teritorija, te tas dziļums ir 1,5 metrs. Bet, tik līdz izies ārā pa vārtiem, tu redzēsi, tur ir 20-15 centimetri, tā kā tur arī atdursies, ja ielaidīs kaut ko nopietnāku. Un kas ir trakākais, kad te ir tā grunta tāda, ja to laivu apstādina, viņi pilnīgi piesūc klāt, un pēc tam viņi izkustināt diezgan grūti. Tā kā tāds vakuma efekts rodās zem to laivu. Tā kā, kur katru laivu neiebrauks, jāpiedomā. Satelīta kartē, paskatoties no augšas, te ir pilnīgi kaut kādi Amazonas džungļi. Vai tev kā bāzes saimniekam nav bijuši gadījumi, ka tev zvana, Oskar, kur ir krasts, kur jābrauc? Mēs te redzam tikai niedus. Zvanījuši man nav, bet bija mums gadījums, sacensības. Cilvēki atbrauc kaut kādos 9 vakarā. Viņi gribot ezerā. Viņš labi, brauc, bet nedodas nekur tālu, tūlīt tas vakars ir. Nē, mēs te patās. Viņi iebrauc, 11 nav, 12 nav, ko mēs ejam gulēt? Mums 3 no rīta reģistrēšanās, 4 starts. Mēs 4 dodamies ezerā, mēs izbraucam te pirmajam šaurumam cauri, kur tiešām ir tāds, ja tu nezini, pat tums tur neatradīs tur. Un pie salas 2 pārsalu uz 4 no rīta, tāda drebuļa, tāda kratās, kur te ir krasts. Ko mēs sakam, nāk laivas, brauc pretī uz to pusi. Tā kā, jā, ja tu īsti nezini šo ezeru, pirms tumbas doties iekšā diezgan bīstami ir, tāpēc, kad ir nomaldījušies un vairāk ir bijuši gadījumi, kad nevar atrast, kad tumsā viss tās niedres saplūst vienā tādā sienā, un tad tev liekas, ka viss tur ir vienāds. Vienīgais pluss tagad jau ir telefons. Ja tu māki rīkoties kartēm, tad nav problēmas, tad tu vari tikt arī naktī malā. Engures ezerā ir ornitoloģiskais liegums, un jums ir te jāsadzīvo ar putniem un pastāsti aptuveni, kopējo to ainu, kāda te ir to ezeru. Tas ornitoloģiskais liegums, jā, no vienas puses viņš it kā liekas traucējošs tāds. Dēļ putniem mēs netiekam ezerā. No otras puses atkal tāds saudzības režīms tam ezeram, jo ja 1. maija sākt skaldīt tās līdāks viss un dzīvoties,
tās zivu daudzums noteikti būtu daudz mazāks nekā viņš ir tagad. Kad es atceros par Engures ezeru, tad parasti tā, ka man stāst, ko mēs tur Engures ezerā tādas asarus ķērām, tādas līdakas. Un tie asari bija tādos baros no jūras sanākuši. Bet tas bija kādreiz. Tagad tā nav. Kā tad ir? Diemžēl tā ir. Tas asars paliek ar vien mazāk. Īsti izskaidrojumu es nezinu, bet es domāju, ka vairāk tas ietekmē tas, ka ezers aizaug. Jo kādreiz bija daudz vairāk tādas tukšās vietas, kur zāle nav, zāle apkārt un ir smilšu pleķi. Tādās vietās tie asari bija. Tagad ezerā ir ret, kur tāda vieta. Visur ir aizaugums, diezgan spēcīgs. Ja ienāk no jūras kaut kāds samainās tas straumes, tad reizēm iespiež jūras ūdeni iekšā. Tad ir tās pāris dienas, ja tu trāpi, tad jā, tu vari paķert asaru. Bet pārsvarā viņš ir neaktīvs, ja arī viņš ir grūti viņu sameklēt kaut kur. Cik es saprotu, tad kādreiz bija lielāka cirkulācija ar to Engures kanālu, jā? Tagad, ko es zinu, kas reāli ietek, tā ir Dzedrupa un Dursupa. Tā kā pieplūstošais ūdens ezeram ir diezgan bēdīgs un izplūd jau diezgan spēcīgi. Draugi atjaunoja, tātad tas ūdens diezgan ātri izkrīt. Pieplūdes nav, līdz ar to tas ūdens apmaiņa nekā dižā nav. Tas ir tā, ka tu domā, ka to nevar ietekmēt šobrīd, ja vai būtu kaut kas jādara, lai to uzlabotu? Nē, tā ir dabīgais process. Es domāju, ka priekš šito ūdens tilpu, viņa nenormāli liela tā ūdens tilpa, un lai te kaut ko cilvēks ietekmē, tad es nezinu, kādu līdzekļu te ir iegūmi. Un visticamāk to neviens nedarīs, jo pa lielam šis ezers jau ir liegums. Viņš ir vairāk domāts kā putniem, dabai. Makšķernieks tas tik tāds blakus efekts, kā teica. Vēl viens blakus efekts, kā tu te jau minēji, ir zvejnieki. Es saprotu, ka te joprojām var zvejot. Kāda tā situācija ar to zvejošanu? Ir zvejnieki, ir. Teiksim tā, nav jau vairs tik daudz, kā bija gadus 10 atpakaļ. Ar komerci zveju Talsu rajonā es zinu 2 tādus, kas nodarbojās. Un tad ir vēl vietējie pašpatēriņi, un kas man nepatīk tiem pašpatēriņiem, kādreiz varēja likt tīklu pašpatēriņiem 50 metrus. Ok, cilvēks atbrauc, ielikt uz 50 metrus, viņš pa to nakti paturē, no rīta izvilk ārā. Tagad tie murdi atļauj viņus turēt, tu viņus kā ieliec sezonas sākumā, tu viņus var ārā nevilkt visu sezonu. Un kas tai murdā? Brauc tagad pa ezeru, peld ķeseli kaut kādu, domāju. Kas te tur peldē ķeselē? Smuka, līņa, kāds ir dzīvs. Lielākā daļa sapujuši. Ja viņi nav kur likt, tad varbūt nevajag zvejot. Viņi tur iesaprostotā teritorijā, viņi tur 2-3 dienas un viņa jau viss tur apakšā ir duļas, viņi visu laiku vanda augšā, skābeklis nav, pilns žauns ar tiem dubļiem. Un tur viņi arī nobeidzās. Tas ir bēdīgi, tas man ļoti nepatīk. Var tikai cerēt uz to, ka šādas te varbūt arī caur mums un kā, un tad vienkārši cilvēki to zinās. Jo es godīgi to nezināju. Es domāju, ka ja jau liek murdus vai tīklus, tad tur ir baigi kontroli, viss ir šausmīgi kārtīgi un apzinīgi, bet redz, ka tomēr ne, un pat šādā te seklā vietā. Bet tad mēs varētu jau tādām patīkamākām lietām parunāt, vai ne? Un jau doties drīz varbūt iekšā tās zivis ķert. Es jau tu nevari nosēdēt mierīgi parunāt ar cilvēku. Tur kaut kāds asaru katls jau notiekās. Kā es varu cilvēks makšķernieks, kā es varu normāli koncentrēties, ka tur zivis ēd. Tad pasaki tā, tas sāc tas solīt. Kas te būs tagad? Kas te daudz ko solīt? Informācija ir ievākta. Ir draugi braukuši, draugi ir izstāstījuši, kur ir redzēts zivs, kur ir dabūts, kur ir nākuši līdzi un lielas zivis. Apmēram tās vietas ir zināmas. Šodien brauksim, mēģināsim, ko citi nav noķēruši, mēģināsim mēs noķert. Kamēr mēs, kā saka, braucam iekšā, ātri paskatāmies man top aplikācijā, kas te mums ir rakstīts pa Engures ezeru, lai mēs te nesadarām kaut kādas nepatikšanas. Un mēs te redzam, ka pēdējais reģistrētais lomas asars 24 cm.
Nu, labi, bet tas ir janvārs tikai tā kā draugi, kas te makšķerē, atcerieties reģistrēt lomas. Ja jūs nereģistrējat, tad tā apsaimniekotājs domā, ka tur ir slikti visa zīme un aizliegs jums copēt. Tā kā reģistrēt lomas, tas tā. Un ātri apskatāmies, kas mums te ir. Nu, makšķeršanas karta tātad nepieciešama. Nu jā, nu te ir tas ornitoloģiskais liegums, kas ir pa vidu. Mēs esam šeit. Tad mēs diezgan daudz, kur varam braukt. Bet ja tu atceries, ja tu brauc no tās pirmās laivu bāzes, kas ir tur Bērciemā, nu tad tev īstenībā ir maziņš posmiņš tikai, kur tu īstenībā vari makšķerēt. Ja? Jo te nedrīkst atrasties. Nu, ok, esam paskatījušies galvenās lietas, kas mums jāzina par šo te lielisku ūdens tilpni. Braucam copēt. Es kā vienmēr nevaru noturēties, neskatīties, kas notiek zem ūdens. Tagad braucam un filmējam zem ūdens dabu, kur asarīts aizskrēja. Nav nekāds seklais, bet nav nekas dziļs. Priekš Engurs šis. Te jau ir dziļš. Priekš Engurs šis ir ļoti labs dziļums. Šeit ir tas, ka te nav zāle apakšā un smilšaini tā grunta šī vietā. Ja. Te mēs brauksim tālāk, tur ar smilšains. Pēc tam sākās tāds zaļaināks, tur jau ir tāds seklāks, bet tajās zālēs ir līdāk. Ja tu māki novilkt pa tām zālēm, tad es zinu, ka tu pie loma tiksi. Jo tā jau izskatās, it kā baigs sekls, tur nav ūdens, bet reāli zem tām zālēm apakšā ir otra grunta, un tur viņas sēž tās zivs. Jā, kāpēc tev speciāli ķēra ziltiņu pirmo. Šitādi man viņi ir ietirgojuši jaunu kaut kāds čaterspiners. Šis jauns. Bet te ir kaut kā tāda 30 arī? Te es doņos diezgan smuka asar dzīvo. Vienīgais baigā pacietība vajag uz viņiem. Jānostājas uz ankuru un vienkārši jāstrādā. Tu var 10 minūtes mētāt, nav nekas, un tad kaut kādā brīdī viņi izlieņ ārā, un tad kāds 2-3 var izmānīt. Jā, ar gumijām ir viena problēma. Tu atrodi īsto krāsu, īsto izmēru, un nes kāpēc. Pēc kāda laika tev ir beigušās viņas, tu sāc meklēt, un viņas vairs nav pieejama krāsa. Un izrādās, nes kāpēc neražo. Un tad tu meklē pa internetu, un tu atrod kaut kur eBay, ja kaut kur kāds kaut kur tirgo. Un tad tu priecīgs nopēc pēdējo paciņu. Bet tad gumija krāsai te ir nozīme, ja? Diezgan spēcīgi. Jā? Jā. Nu, tad padalies, kādas tad ir trendā. Nu, teiksim tā, man ir pāris gumijas, kas ir palikuši. Kongers slims šāds. Šitādas divas krāsas. Ļoti ejoši. Šī jau ir saplēsta, nezinu, laikam būs vēl jāsalīmē. Un viņas nav. Tad zelta, jā. Tieši šitās divas krāsas nav. Visādi citas ir. Tu var dabūt jebkādas, tikai ne šīs divas. Katru gadu ir kaut kas jāmeklē, kaut kas jādomā. Jo kādreiz bija klasika, paņem relaks, gumiju, melna, balta un viss, tev neko citu vairs nevajadzēja. Liels nav. Nu. Jā, pat aizgāja. Ļoti patīkam. Nu, tev tie āķi. Kas āķiem vainas? Āķi tādi, ka pieskarties nevar. Jā. Zīve ir neaktīva, vienkārši ņem ar lūpiņām. Un vēl jau kas šitajos ezeros pacietība vajag. Ir īpaši gar niedrēm. Ja ritīgi tu esi pārliecināts, ka viņi tur ir, nu, citreiz vajag kaut kādu 50 metienu, lai viņi izmānītu ārā. Zetriks, Orsa Nero. It kā. Viens no labākajiem savā klasē. Nu, teiksim tā.
Jūtīgums ir izcils. Es viņu ņēmu ar domu uz zandartiem. Un, teiksim tā, es pa visu savu mūžu neesmu noķēris tik daudz zandarts, cik es pa šito sezonu jau esmu noķēris. Nu, super. Fantastiski. Jūt katru pieskārienu. Bet patīkam. Ļoti patīkam strādāt, kad tu svaru nejūt vispār. Ekscelenti. Tu jau nekļūdījies pa zīvi. Smuka jau. Nu. Ha! Ieskrēja pat. Var jau būt. Piedod. Nav jau mainītiņi. Viens tas zobus ir galīgi neas. Nu, te jau pat ir atlocījies āķis, kur tad mēs te grib atkal. Ja tas ir tagad atlocīts, pirmīt nebija. Nu, ir īsti āķi, nu būs. Nu, tagad zivīm vairs nav nekādas izredzes. Nu nav, diemžēl nav, ko darīt. Nāču maza. Nu, skaisti. Forši tāda zaļa. Jā, krāsas ļoti koši. Un priecē tas, ka nav dēles virsū. Jo bieži ir tā, ka tu noķer, nē, viena lieņa. Ja nav dēles, viņas ir aktīvas, kustībā. Izskatās jau, kad ir aktīvas. Šis ir roka darbs. Ir man draugs tāds Valgalciemā Andris Galdiņš, kurš izdomāja, ka sāks vizuļus pats taisīt. Viņš ir uztaisījis vairākus fórums, nokopējis no visādiem slaideriem un džerkiem. Un tad viņš man te uztaisīja pāris zilās krāsās, šādus, vairākus izmērs. Šis ir arī viņa darbs. Un te es pateicu, ka man vajag līniju, ka es ļoti gribu līniju. Un šis tā kā sameklē internetā uzlīmes un uzbliez man līniju. Un ļoti rezultatīvs. Nu, Čālis zina, ko taisīs. Jā. Jāsaka, tev te... Galvenais, ka perfekti trāpījis ar izsvarošanu, ar visu. Es ķeršu lielās, Johaidī. Ne, nu redzi, tā jau ir. Nu kā te jūs gribat? Nu, jūs gribat, tu nevari dabūt visas zivis un lielu zivi arī, nu. Lai rekur Oskar onkuls ķer, pieķer jums, nu, lai jums ik pa laikam tās zivis ir, jā. Nu, es ķeršu lielo. Nu, ja nebūs šoreiz, tad būs nākamreiz, bet kaut kad viņi būs. Nu, tā. Iziet tīri uz trofeju. Nē, es tik pacietīgs. Man labāk ir biežāk, bet maziņāks nekā visu dienu nomētāt un redz, šitādas. Nu jā. Evo, rekurī. Kā jā, griezi. Man nav tu tādi super, jā, džerki tie slepenie. Jā, es teiktu, ka to, kas ir. Tas šitāds sataisījis. Te ir iekšā skrūve, ieskrūvēta, stīga un trīsžuba rāķīts. Un tad ir pilnīgi bezsvarā. Un toreiz, kad es te biju pirms 5 gadiem Engurē, tad es ar šitādu te ļoti labi ķēru. Ja tu gribi, tu viņam šitien te var pielikt arī, nu, piemēram, ja, to svāriņu. Nu, šito, nu, pēc tam tur kaut kādā citā vietā, ja. Zinu, ka cilvēki šitādu sistēmu nemaz neizmanto. Tāda ļoti arī universāla. Ja. Nu, vienīgais, kas tev ir vajadzīgs tas skrūvīti neliela tāda. Tas ir viens no kur visiem zināmais jau. Raudīhead, peles tipa māneklis. Kas man viņam patīk, ka viņam nav tik milzīga pretestība kā jūrai, ja? Viņam ir foršāk viņu vilkt. Te viņam uztaisīts tāds caurumi, kurien caur ūdens iet. Nu, cik tas dod, es nezinu, bet viņš tur strādā riktīgi labi. Visi man tie sāēst, kur ir. Un tad ir īstenībā, kas ir
Būs tikai vēl, jā. Šīs te ir lielās izmērs. Magnum saucās. Redzi? Tas jau ir lielāks vēl būs. Bet viņi vēl nav nopērkami. Šitas man ir tā kā prototips. Nu, tad te var redzēt, jā. Es jau viņu nabadziņu te lāpīju ar to karsto lodām. Jā, nu, te viss ir. Viens, kā saka, jums tāds lifehacks. Ja jums ir sakostas gumijas, es ieteiktu viņas nelīmēt, bet tikai un vienīgi ar karsto lodām uz sakausēt. Visas tās līmes, tās viss tur nav labas, jo viņas sacietina to gumiju un pēc tam viņas salūst. Nu, manā kastē nav tādas gumijas, kas ir pilnīgi jaunas un ķipa no veikala ņemiet, ķeriet uz tādām. Ja? Viss ir sakostas. Tā kā, ja ne šeit, tad citur, bet nu, šeit arī pamēģināsim. Vienkārši ļoti labs izgudrojums. Un man šitam patīk tas, ka viņš ir plāns, kompakts, neaizņem daudz vietas. Un tur ļoti labi. Kā tu redzēji, šitā lielā laiva, kā tu izmet ārā, tu pilnīgi jūt, kā samazinās ātrums tai vējā. Oskars saka, Armandam jānoķer zivs. Kā tad tā nenoķers? Armands jau sliktāk negulēs. Naktī ja nenoķers arī. Man tā tik ļoti te patīk, es uz visu skatos lielām acīm. Nu nevar redzēt, jā. Ka es esmu priecīgs tāpat. To lielo jāķer, jā, Haidī. Aha, Armandam ir zivs. Ai, līdeka nokodīgs tulīt. Ruduļus ķēra. Man nav paudī, pasies viņa ir iekšā. Viņa ielīd tajā zālē. Viņa sēž tajā zālē. Viss. Kā lai es viņu dabūnu ārā? Palaidīsies no otra puses. Es ķēru ruduļus, man paņēma līdaku un viņa te iespurdz iekšā. Tas viņa nevar dabūt ārā vairs. Nu jā, viņa norakās. Viņa ierakās tur. Paga, rekus iecēl. Nāk. Galvenais ir... Viņam ir mikra, nu. Viņš taču arī nokost var. Nezinu, jāpadot tuvāk. Nav jau nekas tur, man liekas, es nezinu, vai pat mērā vispār ir. Kā mēs viņu lai dabonam tagad? Braukt. Paga, reku, te, nu redzi, te viņi kaut kā. Tā kā būtu kaut kāds monstrs, bet es no sākuma tad redz, bet lēkāja tie ruduļi. Priekš mikriņi jau ir monstrs. Es domāju, kad čik. Es viņu tā neforsēju, es domāju, ka tas rudulis gājā. Bet šitā ies. Dzīsim ārā tulīt. Nu, ja mēs viņu izvilksim, nebūs brīnum. Viņai sen jau vajadzēja nokost, jo man nebija tur pavadiņu. Varbūt vajag sačaku. Es domāju, ka ar sačaku mēs netiks klāt. Ha? Ar sačaku mēs netiks klāt. Baigi dziļi norakusies. Jā, baigi tur dziļi. Nevar šitā teņa. Baigais tur ir apakšā. Jā, bet es tev saku, zem to zāvu apakšai tukšums. O, viņa jau tur nav, man liekas. Jā, ka viņa tur nav. Tur tikai auka. Nezinu, nu te ir vāks. Te ir tonna taču. Nezinu, te būs nost. Kur tad te var? Jā. Es domāju, ka tur... Paga. No ērgļa čatnām neizbēgs tā līde. Viņa pat, es domāju, nesaprot, kas notiks. Tad droši vien, ka pārtraukt.
Fīniks aiziet. Dāmas un kungi, mana Engurs ezera līdaka. Bet mēs nepadevāmies. Laidīsim vaļā šo te brīnumu. Cīņa bija diezgan nopietna. Mums ir tā mazajām neveicām. Bet šitas bija tā kā, nezinu, mēs tā kā kaut kādu lielo cūku māti, tad zinām, zem zāles paslēpušos. Jūs vēl ārā neslēdziet, jo tūlīt būs. Kas nav parakstījies uz kanālu, Copas garšas kanālu, uz manu, parakstoties. Jo tūlīt būs. Tas ir mazais. Te mums ir tagad iet finiša taisnē raidījums, jūs saprotat, jā? Mēs tagad esam panikā, jā. Asars tīk ķer. Klausieties vienu, es no tām zālēm izrāvu ārā. Redzi? Izreklamēju šito te brīnumu, chatterbait un spinnerbait krustojumu. Tāds jaunums. Caur šitiem visiem doņiem ideāli iet vienkārši. Un beigās šitāds te. Ko es varu pateikt? Vai. Tagad šito mēs ņemam ārā. Jau. Labi, nav ko te ceremonēties. Tādā. Jau prieks par tādiem. Ūdens pilnīgi liekas silts. Šitas man ir prieks par šito. Jauns atklājums. Ja tu arī tādu gribi, linkā būs apraksts. Rutterbites. Elvijs man šito ieteica. Paldies, Elvij, strādā. Glisele. Jā, tu bez ķesels. Labi. Es jau domāju, lielāks ir. Izskatījās lielāks. Ko mēs teiksim? Vakars. Taisamies mājās. Bet, kā teici, vienmēr vēl ir pēdējais metiens. Nav lielas, bet skaistas. Smuka. Tā vēsīgi palieko, ne? Jā, saulīt, kad noriet, tad neteiks, ka baigs silts būt. Mūsu piedzīvojums Engurs ezerā ir galā, bet šis noteikti nav vienīgais apmeklējums man šeit. Bija baigi forši. Paldies. Patīk. Jā. Super laiva. Brauciet pie Pīlītes. Pīlēni. Laivu bāze ar Pīlēni. Oskars vienmēr jūs laipni sagaidīs. Tā kā forši. Braucam, baudām. Kā tur bija? Iemet, izvelc, lepojies. Iemet, izvelc, lepojies, bet nākamreiz būs vēl lielāks līdeklis. Čau!